Labdien, kolēģi, sadarbības partneri un meža draugi, ja, kā sauc. Varbūt nedaudz sākotnēji paplašināšu to, ko es gribēju stāstīt, jo laikam jāapstāst, kas tas mežvalsts reģistrs tāds vispār ir, vismaz pāris vārdos, īpaši neiedziļinoties. Un tas viss jaunais skaistais, ko tikko izreklamēja, tie pakalpojumi jau īstenībā ir arī šajā esošajā sistēmā, bet arī kā Mārtiņš uzrunas runā teica, tas viss jau slēpjas sīkumos, tas viss slēpjas ikdienas ērtībā, un tikai tā mēs atkal tālāk attīstīsimies. Tātad pāris vārdos pastāstīšu par mežvalsts reģistru, kas tas vispār ir. Meža inventarizācijas dati Latvijā jau tika sākuši uzkrāt jau pagājušā gadsimta, 70. 80. gados noteikti. Un tā tas arī turpinās pašlaik. Un mežvalsts reģistrs ļoti daudz iespējams, vismaz meža īpašnieki noteikti to zina. Cik IT kompānijas to zina, es nezinu, bet mežvalsts reģistrs ir informācijas sistēma par mežu un tajā notikušo saimniecisko darbību. Tas ir pats pamats, bet, protams, tā kā ir tehniskā vide un infrastruktūra, tad tā sākotnējā funkcionalitāte viņa gala beigās ir apaugusi vēl ar visiem iespējamiem moduļiem, kas vien ir meža dienesta bizness. Mērķis šai sistēmai ir meža apsaimniekošanas uzraudzība konkrētā meža īpašumā. Tā ir varbūt arī tā būtiskākā atšķirība starp Silavas veikto monitoringu, un tāpēc varbūt arī rodās tās atšķirības, jo šīs sistēmas ir faktiski domātas kardināli dažādiem mērķiem. Statistiskā meža inventarizācija un šī meža inventarizācija. Kas vispār ir mežvalsts reģistrā? Pats pamats ir meža inventarizācijas, respektīvi meža nogabala dati. Otrs lielais bloks ir saimnieciskā darbība, un tad tas bija pēc likuma noteiktā, un pārējais viss ir apaudzēts ar moduļiem. Vides aizsardzības lietas, meža ugunsgrēki, meža uguns apsardzības infrastruktūra, medību iecirkņi ir ļoti liels modulis, un informācija par medniekiem. Tā bija pēdējā, ko mēs integrējām VMD ģisā, jo mednieki tā bija vienīgā lieta, kas nebija ar kaut kādām ģeoreferencēm, kamēr viņi vēl. Un tāpēc to varēja nepārnest visu vienlaicīgi. Jā, un pārējie arī tādi mazāki modulīši, tikko atkal palaidām jauno Eiropas Savienības meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu moduli jaunajam periodam. Fonā griežās tādi divi procesi kā tāme valsts mežiem, un tā ir 5-gadēji noteiktais maksimāli izcērtamais koksnes apjoms, kurš tiek, sākotnēji tas apjoms tiek noteikts, pēc tam ar katru ciršanas iesniegumu un apliecinājumu pārskatu tas kumos tiek nokosts, un tā viņš dilst, un lai nepārsniegt, un lai tā ilgtspēja būtu nodrošināta, tad tas tiek veikts, un kā arī tiek notiek aktualizācija sistēmā. Aktualizācija ir divu veidu, principā pēc saimnieciskās darbības, piemēram, ja bija mežaudze, un ja nocērt, tad ir izcirtums, un otrādi izcirtums un iestādīta ir audze atkal. Kā arī reizi gadā, kas tūlīt atkal notiks 1. janvārī pēc koku augšanas gaita matemātiskajiem moduļiem, piemēram, koks kļūst vecāks par 1 gadu, ja, audze. Šeit jau arī slaidi, ko līdzīgi arī Juris rādīja dronu prezentācijā, ka meža inventarizācijas rezultātā par nogabaliem tiek ievākts milzīgs blāķis ar datiem. Tur maksimālajā apjomā var būt pat pāri pa 100 datlaukiem, kas raksturo vienu nogabalu. Tā viņš ir izskatās, šis ir mežaudžu plāns, ko meža saimnieki zina, meža īpašnieki. Otra daļa ir ciršanas saimnieciskā darbība, respektīvi ciršana, iesnieguma, apliecinājumi, pārskati par šo saimniecisko darbību.
arī tie tiek attēlot ģeogrāfiskā veidā. Tā bilde kļūst ļoti raiba ar gadiem, būs droši vien jādomā, kā kaut ko reducēt. Starp valsts meža dienestu un lielākajiem meža apsaimniekotājiem ir starpsistēmu saskarnes šo datu, gan iepriekšējo meža nogabalu inventarizāciju datu, gan saimnieciskās darbības datu apritei, lai vien un tie paši dati nav jāpārvada sistēmās tur un pēc tam atkal meža dienestā un otrādāk. Vides aizsardzības atzīmes, es mēģināšu šeit tagad ļoti ātri tam visam pārskriet cauri. Vides aizsardzības atzīmes, tās mēs saņemam no dabas aizsardzības pārvaldes sistēmas Ozols. Liekam savā sistēmā, jo no tā ir atkarīgi arī atļaut vai neatļaut kaut kādu saimniecisko darbību sistēmā. Uguns apsardzība, infrastruktūra un ugunsgrēki. Te mēs arī redzam lielākais pēdējo laiku ugunsgrēks stikla purva, tas ir tas iesvītrotais, kas tā sanāk pusīta. Pierīgā deg, bet tur atkal, protams, ādažu poligons un vispār degamība ir atkarīga tieši no iedzīvotāju, no apdzīvotības. Medības, medību līgumi, medību iecirkņi un limiti, visi gan zvēru noteikšana, gan iecirkņi piešķirtie limiti. Tikko arī otrajā stāvā, es nezinu, vai jau bija, vai pašlaik notiek prezentācija par lietotni mednis. Tur mēs nodrošinām šo datu apriti starp lietotni un meža valsts reģistru. Par vienā virzienā mēs dodam gan iecirkņus, uz lietotni mēs dodam iecirkņus un licences. No medņa mēs atkal savukārt saņemam datus par nomedītajiem apjomiem, kā arī par meža dzīvnieku novērojumiem un nodarītajiem bojājumiem. Mednieku reģistrs, kur ir informācija par mednieku kā tādu, par kārtotajiem eksāmeniem, par izsniegtajām apliecībām un sezonas kartēm. Un sadarbībā ar citām valsts pārvaldes reģistriem mēs saņemam, nekustamā īpašuma kadastrs laikam ir tā bāze, ar ko mēs sadarbojamies. No tiem mēs saņemam zemes robežu plānus, no DAPA saņemam vides aizsargājumās teritorijas, no LGA mēs saņemam fona datus, gan topo, gan ortofoto. No meliorācijas kadastra mēs atkal saņemam meliorācijas tīklu datus. Un te es laikam būšu beidzot pienācis pie tā, ar ko es gribēju sākt par klientu portālu. Tātad pirmā daļā es pastāstīju vispār, kas tas reģistrs tāds ir un kādu veidu dati viņā ir. Un otrai daļai es pāriešu laikam uz tiešsaisti. Tāpēc man bija vajadzīgs mans dators ar VPN-u. Tātad, kā jau sākumā minēju, šie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti meža īpašniekam, viņi jau arī pašlaik ir tajā mūsu pamatdarbības sistēmā, bet, lai pie viņa nonāktu, pirmkārt, viņi nav nosaukti savos īstajos vārdos, tur ir dziļi jālien, piemēram, to pašu sezonas karti medniekiem, ko es vēlāk parādīšu, kā nopirkt. Tur ļoti sarežģīti ir jāsaprot, pa priekšu jāizdara izvēle, vai tas ir mežs vai medības apmēram no sērijas. Tad tu ej dziļāk, kamēr tu beidzot tiec līdz tam pakalpojumu pieteikumam. Un šo projektu meža dienests realizē par savu budžetu ietvaros. Viņš pat nav kā projekts, viņš ir kā, hobijs, sauksim to tā, jo tas ir tas, kas atliek starp kaut kādiem dažādiem citiem pasākumiem, ka ārkārtas situācija vēl šogad uzkrita ar 8 zobu izgrauzi. Un ikdienas plānotie pasākumi, un tad no brīvā laika tad tiek papildināts šis projekts. Bet esam jau diezgan tālu arī tikuši. Kā tas izskatīsies? Izskatīsies apmēram šādi, ka cilvēks ielogojās ar Latviju LV. Pakalpojumi, kā jau pakalpojumi, būs
ir virkne ar pakalpojumiem. Šie visi jau praktiski visi no šiem jau ir testa vidē izstrādāti. Pakalpojumi tiks sadalīti attiecībā par mežu, attiecībā par meža inventarizāciju, kā piemēram meža inventarizācijas datu saņemšanu. Es nezinu, kāds no jums ir meža īpašnieki pašlaik ir, viņi jau zina, par ko es runāju. Datu saņemšana, arī meža inventarizācijas veicējiem, kaut kā mēs viņus centīsimies grupēt pa interešu pulciņiem. Meža inventarizācija veicējiem arī viņi var saņemt meža inventarizācijas datus par jebkuru zemes vienību. Viņi arī var iesniegt jauno inventarizāciju, un pēc tam meža īpašnieks varēs apstiprināt savu piekrišanu dot šo datu pievienošanai reģistram. Par medībām arī jau iepriekš man pieminētā sezonas karte un pieteikšanās uz eksāmeniem. Pats eksāmena process arī notiek līdzīgi kā CSDD, kad ir datorizētais eksāmens. Pie rīkiem būs kaut kādi vispārējās informācijas modulīši, ko varēs noskaidrot mežniecību, piemēram, kurā piekrīt jūsu meža īpašums, pārbaudīt izsniegtā ciršanas apliecinājuma datus vai kaut ko tādu, ko nozara no mums arī prasa. Bet šī sadaļa vēl nav sagatavota. Un savukārt par profilu. Par profilu vajadzētu būt tiem jaunumiem, ko arī pieskot manu stāstu par jaunajiem komunikācijas kanāliem ar meža īpašnieku. Tātad, jā, sākumā profils kā tāds, kur klients varēs kaut kādu savu kontaktinformāciju precizēt un varēs pats pievienot atvieglojumus, ja viņam tādi pensionāra studenta vai invaliditātes vai vienalga kādi atvieglojumi viņam pienāks, jo no tā arī šur maksa ir atkarīga. E-pakalpojumu saraksts, ko viņš būs pieprasījis, man šeit pašlaik nav neviena, bet kad nopirkšu sezonas karti, tad tādi parādīsies. Veiktie maksājumi, paziņojumi, lūk, šī daļa būs, tā, ko es te sadarīju, nezinu, paziņojumi, šī būs tā jaunā komunikācijas sadaļa ar meža īpašniekiem. Te varētu būt dažādi paziņojumi, gan tie paziņojumi, kas saistīti ar e-pakalpojumu izpildi, ja viņš ir tāds garāks, piemēram, ciršanas apliecinājumu izsniegšana, ja tur vajadzīga kaut kāda saziņa ar dabas aizsardzības pārvaldu vai vēl kaut ko, respektīvi, ka tas pakalpojums ir laikā izvilkts, tad par kaut kādiem pakalpojumu statusiem informēsim. Šeit informēsim arī īpašniekus par tiem darbiem, ko valsts no viņa sagaida, respektīvi, kad pienāk tuvojās kaut kāda atjaunošanas vai kopšanas termiņi, tad meža īpašnieki gan šeit saņems ziņu, kad no viņa kaut kas tiek gaidīts, gan arī tiks sūtīts uz kaut kādiem citiem komunikācijas kanāliem, kas būs e-adrese un e-pasts. Un vēl viena interesanta lieta, ko realizēsim šī projekta ietvaros, būs pilnvarošana. Pašlaik atvērts ir arī meža dienas likums, kurā ir virkne ar elektronizācijas saistītas lietas, kur, piemēram, kā ciršanas apliecinājums. Respektīvi, šis ir tāds izņēmuma likums, kas pateiks, kad ciršanas apliecinājums ir derīgs arī kā ieraksts mežvalsts reģistra informācijas sistēmā un bez tiem visiem atribūtiem, kas ir kā klasiskajā dokumentu aprites likumā paraksts un tam līdzīgi. Un arī pilnvarošana. Līdz ar to persona autorificējoties caur Latviju LV varēs
tā kā viņš būs ticis iekšā sistēmā, viņš varēs pilnvarot viņa vārdā rīkoties ar saviem iesniegumiem Mežvalsts reģistrā jebkādu citu personu, ko es zinu, tas mūždien ir visādiem kooperatīviem interesanti, kā arī meža īpašniekiem, kas daudz izmanto akciju sabiedrības Latvijas valsts meža LVM ģeoinformācijas sistēmu, ka viņi pilnvaros šo sistēmu, saņem, piemēram, datus par viņu esošo īpašumu. Un ja kāds no jums ir mednieks, droši vien ir mūsu esošajā informācijas sistēmā pircis sev sezonas karti jau pāris medību sezonai, jau pāris gadi tas tiek nodrošināts, un droši vien zinat, ka nav tik vienkārši, ir jāatrod sevi, jāiet dziļi iekšā, klikšķi kaut kāda 20, kamēr jūs tiksiet līdz vispār saprašanai, kur to sezonas karti var nopirkt. Šeit visi pakalpojumi tiks nosaukti tā, kā viņi arī saucās. Piemēram, sezonas karti. Nopirksim šai sezonai, izvēlamies sezonu, atvieglojumu mums nav. Es ceru, ka te viss strādās, jo testa vidu paliek testa vidu. Principā, jā, 2 klikšķi un aiziet uz apmaksāšanas sistēmu, kas jau ir, cerams, ka strādā. Tā, ja tā, tagad svarīgi ir izvēlēties kādu no demo bankām, nevis Svetbanku. 30 eiro paliek 30 eiro. Jā, un principā apmaksājam viss. Līdz ar to pakalpojums tie, kas varēja salīdzināt, kas to ir darījuši esošajā sistēmā, ir ļoti ātri beidzies, un beigās jūs vēl varat novērtēt pakalpojumu, vai bija ok, vai nebija ok, un ierakstīt kaut ko nepārāk rupju par valsts meža dienestu. Paldies, kolēģi! Tas man arī ir viss, ko es gribēju pastāstīt par jaunumiem, kas sagaida meža īpašnieks un citus meža dienestu klientus. Fantastiski, paldies! Arī jums dāvaniņa, bet vēl nebēgat prom, jo es jau zinu, ka mums ir kā minimums viens jautājums, un jūs savukārt, droši vien, ka vēl domājat, un jūs drīkstēsiet teikt no vietas, nav obligāti jāraksta, bet reku viņš ir. Vai e-pagalma vide domāta darbam arī uz mobilā telefona? Piemēram, adaptīva mājaslapas vide. Lūdzu, atbildi. Tiek veidota adaptīvā mājaslapas vidē. Varbūt tās sākotnēji nebūs pilna funkcionalitāte, kā piemēram, tagad taisīs, piemēram, iesniegumu ciršanas apliecinājumam, tad vēl skatīsimies, bet pagaidām, vismaz GPS funkcija nevienā no pakalpojumiem nav piesaistīta, bet tam noteikti būtu jābūt. Lieliski, vai mums ir klātienē kāds jautājums? Klātienē, ceļam roku, vēl nevienu neizskatās, ka kāds. Ir vēl viens jautājums. Aha, kad plānojas jaunā mājaslapa? Tur ir 6 jautājumi. 6 mums ir jautājumi. Šitie ir visi kopējie jautājumi par visām. Nē? Labi. Man labā ziņa ir tāda, ka kaut kāds Eiropas vai kaut kāda cita Eiropas Savienības projekta man uz galvas nesēž šajā sakarā, un tāpēc it kā mēs neesam tādā veidā ierobežoti, bet tā doma ir tāda, ka mēģināt uztaisīt kaut kādu loģisku pakalpojumu komplektu, un šeit es domāju, ka pilnīgi nepieciešams būtu iesniegums ciršanas apliecinājumam, papildināt to, kas pašlaik ir ar to, ka iesniegums ciršanas apliecinājumam un pārskati par mežsaimniecisko darbību. Un tad tas varētu būt tāds daudz maz normāls komplektiņš, ko laist dzīvē. Savādāk, pretējā gadījumā mēs varam saņemt atkal pārmetumus par to, ka, redz, puse pakalpojumu ir tajā sistēmā, puse pakalpojumu tajā, kur tad man jāiet, atkal slikti. Jā, un nekad jau nevar zināt, vai ne? Tieši tā tas arī ir. Labi, nākošais jautājums. Bet es domāju, tas nākamgad noteikti būs kaut kur ap vidu. Jā, domā darbam un uz leju. Otrais, un kas ir nākošais? Var domāt par tas ir citam, redzi, augšā uzrakstīts, ir cita sesija. Klātienē jautājumi, neredz nevienu, kas lauž krēslus. No izmisuša skata. Es tev došu mikrofonu šito. Paldies. Paldies.